apgalvot un pateikt, ka tie, kas grib, tie var. Jo man maģistra darba tēmā bija tāda lieta, ka es mērīju dažādas ēkas un skatījos viņu enerģijas patēriņu, un to starpā arī 15 ēkas, kas ir renovētas, siltinātas pilnībā. Un viens no lietām, kas negribot par iznāca, lai skatītos, cik viņi ir ietaupījuši, man bija jāskatās patēriņš pirms un patēriņš pēc. Un kas iznāca šī gadījumā ēkas, kas Latvijā tiek renovētas, viņām siltumenerģijas patēriņš pirms renovācijas, kad viņās it kā nekā nav darīts, ir apmēram par 30 kWh/m2 mazāks nekā tajās ēkās, kas neko nedara. Tas nozīmē, ja mums vidējais apkurpju patēriņš ir 180 kWh/m2 gadā ēkās vidēji Latvijā, tad tās ēkas, kas nosiltinās, viņas jau pirms siltināšanās patērē 150 kWh/m2 gadā. Ar ko tas ir skaidrojams? Viņi grib taupīt enerģiju, viņi izsmeļ visus iespējamos variantus pirms ēkas siltināšanas, pirms lielo investīciju veikšanas. Un tad, kad viņi jau ir samazinājuši savu enerģijas patēriņu līdz maksimumam, viņi saprot, ka tā lieta strādā, ka to var darīt, un viņi arī veic šo te siltināšanu reāli dabā pēc tam. Tā kā tā ir tā lieta, ko es šodien gribēju pateikt, un es domāju, ka spriežot pēc mūsu skaita, mēs esam pietiekami noguruši. Tā kā, ja ir kaut kādi jautājumi, pirmais, vainīgi šādā darē esam mēs, otrais, enerģiju tērēt mēs protam, jautājums trešais, vai mēs viņu gribam netērēt. Tā kā tas ir tas laikam, ko es šodien gribēju pastāstīt. Ja ir jautājumi, tad es labprāt atbildēju. Jā, paldies. Atbildēs jautājums. Jautājums. Mēs tagad truba nāk karstais ūdens. Es derītā stāvā atveru logu. Man nav tie ventiļi un nekas. Vai tad tai trubai tas karstais ūdens, tas paplūsmu pieaug vai viņš vai es kaut ko, ja man nav tie ventiļi, tās smalkās sistēmas, kas mainās? Mainās tas, ka tev paliks augstās vēl. Jā, bet principā no tā rēķina. Rēķins ņemot vērā dažādas vienas, viņš mazliet pieaugs, tāpēc, ka telpā paliks augstāks un temperatūras starpības starp karsto ūdeni un telpas temperatūra būs lielāka un viņš mazliet vairāk zūd. Bet tas ir diezgan. Jā, jo tev telpā ir augstāks un viņš to ūdeni dzesē mazliet ātrāk, bet tas nebūs ārkārtīgi daudz, tev būs vienkārši augstāks. Variants ir tāds, ka paņem tās trubas kaut vai ar palādu. Mēs noslēdzu radiātoru aizslēgt ciet. Man ir daudz vairāk, to vienu aizskroja ciet. Jo tas, kas arī man ir pašam viens tāds lieta, ko gribēju pateikt, ir, mums te bija baigie mīnus, bet pirms kaut kādu laiku, februārī, viņi jau beidzās. Un tad mums ir kā iestājās normāla dzīve. Tajā mirklī es savā dzīvoklī aizgriez radiātors ciet pavisam, pilnībā tur nekas neiet iekšā. Man visu laiku vidējā telpas temperatūra, ārkārtas temperatūra ir 0 grādi, varbūt kaut kāda mīnus mazliet ap 0 grādu. Tad man telpas temperatūra ar pilnībā aizgrieztiem radiatoriem ir 22 grādi Celsija iekšā telpā. Tas arī parāda, jo man ir vidus dzīvoklis un es protu paņemt no blakus dzīvokļiem un es arī mēģinu ietaupīt. Es taupot mēģinu padarīt tā, lai mani blakus dzīvokļi arī mazliet ietaupīt. Jūs dzīvojat Nevisā, tā ir jauno projektu māja vai tomēr padomāju? Tā ir jauno projektu māja, bet ar ko viņi atšķirās no veco projektu mājām reāli, tikai tas viņiem nav tā iespēja regulēt. Jā, tad man ir tāds jautājums. Kā jūs domājat? Jūs visu laiku runājat par to, kad ir tā saucamā siltuma regulācija, ja? Vai tas maz ir iespējams šī valstī? Nē, es saprotu, jā, protams, viss ir iespējams. Ja tagad jūs sakat, jūs dzīvojat jaunā mājā, kuras jaunās mājas tiek būvētas, un katrai nav atsevišķi regulējums, ja? Tad par ko mēs runājam? Pirmkārt, visās padomu laika ēkās, ja viņš tika uzcelts pēc snipa, viņās bija iespēja regulēt radiātorus. Ja tas bija konvektors, viņam speciāli plāksni, ko mēs ceļam augšā lejā, ja tas bija čuks. Es runāju par kaut ko citu. Jā. Radiātoru regulēšanu, respektīvi tā, ka es noslēdzu savus radiātorus, ja?
un es nemaksāju par siltumu. Man ir siltums skaitītājs, katrā dzīvokļa saucamais individuālais skaitītājs. Manā dzīvoklī nav vispār individuālā siltuma uzskaita. Nu jā, tieši tā, pa individuālā siltuma uzskaita, un tad jūs teiksim, kā jūs sakat, teiksim, dzīvojat. Ja jūs visu nogriežat, un jūs ir 22 gadi, jā, un tad jūs arī varat, teiksim, nemaksāt par siltumu. Bet es maksāju. Tieši tā, tāpēc, ka visi maksā. Jūs maksājat kopējo, teiksim, no kopējā skaitītāja. Vidējo siltumu patēri. Jā. Tieši tā. Es vienkārši gribu pateikt, ka tāds ir maz piemēr, teiksim. 30 gadus dzīvoju Polijā, jā, jaunu projektu mājā, Varšavā, jā, un mums bija tā saucamais māja individuālais skaitītājs. Cik noteikti patērēja siltumu un mans konkrēti dzīvoklis, jā. Tik arī mēs samaksājam to siltumu. Jo tā situācija, man liekas, to vajadzētu patiesībā ar likumu pateikt, ka tam ir jābūt. Tieši tā, sākam arī. To var izlikt jaunā ēkā, vecā ēkā, vienalga. Tehniski tas ir ļoti sarežģīti. Nē. Padomu laikā celtās ēkās nevar, jo mums tad dzīvokļiem ļoti plānas sienas. Ja viens kaimiņš aizbrauks un noslēs uz +4 grādi, tad pārējie dabūs siltnīt caur sienām viņa dzīvokļi arī. Tur ir tā lieta, ka tehniski to darot, liekot šo siltuma alokātoru. Jūs maksājat tikai apmēram 50% pēc savu patēriņu un pārējie 50% paliek pēc kopējā skaitītāja. Tieši šo iemeslu dēļ, plus vēl tas iemesls, ka pagrabā mums ir cauragādi, caur kuriem zilda siltuma enerģija, par to ir jāmaksā visiem iedzīvotājiem manuprāt vienādi. Un to var tehniski padarīt. Jūs tagad varat? Izstāst to piemēru par Kūdīgas māju, kur viņi uzlikt to līdzkā māju dažādi. Tas ir slikts piemērs. Nē, ja nav izstāst. Jo bija Piemērs arī piemērs. Kuldīgā 5 stāvu, 4 skāpju telpas. Viņi arī uzlika katru šos siltuma skaitītājus uz katru radiatoru. Beigās viņiem bija tā, ka viņi saprata, ka uz to it kā viņi var taupīt, un viņi sāka griezt radiatorus pilnībā ciet, lai tikai viņiem tas skaitītājs neko neuzrāda. Beigās bija tā, viņi aizgriez radiatoru ciet un sildījās ar elektriskiem sildītājiem. Tā kā tas ir tāds reāli dabā, diemžēl piemērs, kas ir bijis. Bet Rīgā, ko es vēl, man liekas, šonadēļ saņēmu vēstuli no tā cilvēka, kurš pārstāv firmu, kas liek šos individuālos skaitītājus. Rīgā ir ēkas, kas ir renovētas, un 4 no tām ēkām renovējot izvēlējās uzstādīt individuālo siltumu uzskaiti. Tās ir 4 ēkas Rīgā, kas patērē vismazāk siltuma enerģiju uz kvadrātmetru. Pārējās ēkas, kas ir renovētas, bet viņām nav šī siltuma enerģijas uzskaita individuāli sadalītu dzīvokļiem, viņas patērē krietni vairāk par tām, un tās 4 ir pirmajā vietā Rīgā pēc siltuma enerģijas patēriņa, sākot no mazākā un lielākā. Tad vēl viens jautājums ir par to, kā mums virzās, bet pirms pusgadu arī jūs tur skaisti runājat, visi tie daudz šovu, visi ir ļoti skaisti, un cilvēki bija atnākuši un runāja. Es domāju, ka jūs paši visi zināt, tūlītās mēs sāksim siltināt, visa Latvija tiks nosiltināta, būs darba vieta un tā tālāk. Kāds virzās uz priekšu? Tā īsumā. Tā ir arī laba lieta, tā, ka Eiropas Savienības finansējums, līdzfinansējums priekš ēkas siltināšanas, viņš jau labu laiku pieejams, viņš ir ļoti brīvi pieejams. Teiksim tā, viņš ir izsmelcējis priekš kaut kāds. Viņam bija 16 miljonu pieejami, tagad palielināt to cipru par vairākiem 10 miljonu, kas ir pieejami. Un tur ir tā lieta, ko es šodien mēģinu pateikt, ka iespējas taupīt, ja mēs gribētu atbildēt uz jautājumu, vai mēs varam taupīt enerģiju, mēs varam. Pareizais jautājums, vai mēs gribam taupīt enerģiju, pēc tās iespējas ir bezgalīgi daudz, vienkārši tie iedzīvotāji pirmkārt no komunikācijas savā starpā, katram savs dzīvoklis ir viņa ēkas tā robeža, par ko viņš uztraucās, par to, ka kāda telpās un visur viņš var mest cigarešu izsmēķus, tas viņam liekas pats par sevi saprotams. Un tur ir tā lieta, kādā veidā panākt to, nevis vai mēs varam, bet kā panākt to, lai mēs gribētu taupīt siltuma enerģiju. Jo pagaidām